Roberts un Kristiāna ir dzīvespriecīgi un jautri bērni. Viņiem patīk dziedāt, uzstāties uz skatuves. Viņi nekautrējas būt uzmanības centrā, tikties ar elkiem un demonstrēt savus talantus. Vēl viņiem patīk izbraukt pie dabas un ar prieku apmeklē nometni, kuru Latvijas Bērnu fonds organizēja bērniem ar ierobežotām iespējām. Un viņiem ir neizsmeļama vēlme atklāt ko jaunu. Kādreiz mēs uzdevām tādu jautājumu, cik tad maksā prieks. Tāds izlaicīgs prieks šiem bērniem ir tas, kad viņi var atpūsties šādās nometnēs. Bērniem tiešām ir ko atcerēties. Katru gadu nometnes pasākumi tiek veltīti noteiktai tēmai. Kvalificēti pedagogi no rīta līdz vakaram pavada laiku ar bērniem. Viņi zīmē, dzied, braukā ekskursijās, nodarbojas ar sportu un vienkārši atpūšas pie dabas. Mums parasti nometnēs ir tā, ka mums parasti ir arī tāda talantu šovi, kur tev, piemēram, jāparāda, ko tu māki, piemēram, dejot, dziedāt. Es arī pagājušajā gadā nometnē piedalījos ar dziesmu. Un es dziedāju pasaulīt. Un tad beigās parasti, kad ir tie konkursi, tad beigās, protams, arī medaļas izsniedz un tā. Mums arī dažreiz notiek diskotēkas notiek uz pēdējo dienu tieši tā. Fonds organizē bērnu nometnes visā Latvijā. Nepieciešamais nosacījums dabā pie ūdens. Katrā nometnē ir ārsts, kas uzmanīgi seko līdzi bērnu veselībai. Vecāki var neuztraukties par saviem bērniem. Roberta mamma Solvita iesaka nebaidīties uzticēt savu dēlu vai meitu iejūtīgām pedagoga rokām. Tas ir ļoti atbildīgs darbs audzināt neparastus bērnus. Mammas arī priecājas par nelielu atvaļinājumu, pēc kura tās pilnas jaunu spēku sagaidīs savus bērnus. Māmiņām, kuras nekad nav laidušas bērnus uz nometni, es noteikti ieteiktu pamēģināt to, jo mēs visas nogurstam. Ja? Un izjust to brīdi, vai teiksim, šī būs šī vasara, ja, kad palaist to bērnu vienu pašu uz nometni, un lai bērns izjūt patstāvību, lai viņš paliek pieaugušāks. Iespēja organizēt nometnes Latvijas Bērnu fondam radās pateicoties iejūtīgiem cilvēkiem, organizācijām un privātajiem uzņēmumiem. Pateicoties viņu aktīvai darbībai, pagājušajā gadā 800 bērnu apmeklēja nometnes par brīvu. Ik katrs var darīt kaut ko lietas labā, lai šādiem bērniem būtu vairāk iespēju. Piezvanot pa norādīto tālruni vai iemetot naudu visiem pazīstamajā kastītē.